tik un tā. No mazām dienām, Imant, es sitos iekšā krops nosu. Nav, tu mani pa durīm ārā, es palūgu iekšā, viņš moška vēl var 100 eiro. Nē, veci, davai pa 50 ņemu, ja? Es šitā viss, Imanti, es esmu tāds prabīvu nois. Valstībā to nevar izdarīt. Nē, tev jāsaprot, ko es tev stāstu. Kad mans tas raksturs, šī neatlaidība, nepadošanās, tāpēc arī es stāvu. Un man hoķi akmiņi kritīs, kamēr būs muzika, powerbank, man pat lielais powerbank apsies līdz tāds, kas gadu tur mēmais. Es Imanti došu vaļā. Un tad, kad Dievs teiks, Andri, ej projām, es arī iešu, es klausu, es iešu, nedomā, ka es ietiepīgi, man tur tagad un es tur, man tie tāds bija piedzērušais. Atceries, 2 nedēļu apakaļ bija policija un kas te viss baigi gribēja sist purnu ar pudelēm. Es stāvēju mierīgi, nesitu pretī, pēc tam vēlāk komentētāji neticīgi. Andri, ko tu nevarēji iegāst? Es būtu viņu tur uz vietas nolicis, es viņu būtu atspārdījis, tu kāds tur mīkstais lupata, ko tu nevarēji tādam izdarīt? Paskaties, kā es stundu cietos, pa purnu gribi. Tu esi mīzala, ko tad te stāvi, ja? Un čalis šitāds viss. Un un es stāvu, pagaidi. Imant, pagaidi, ko te es teikšu, Imant, viņš teica čurija. Es tev sasaku tādā kontekstā, lai tu saprastu. Un es varonīgi 45 minūtes neatbildēju, es teicu, jā, tev šāk, tev patīk, ko tu dari? Es saku, jā, patīk. Saprot, es varēju jebkuru brīdu alus pudeli dabūt sejā, bet es tā, jā, ko te es uzreiz, vecīt, piedod, man tie džeki, ko tu nobaidījies? Bet es godīgi pat, man patīk, es stāvu daru, man patīk, viņš man prasīja, un tad terori žāja 45 minūtes, līdz policija viņu savāca un aizveda. Tā kā Imantiņi, un mēs visi neesam perfekti. Kaut kur arī man kaut kas agri ar tikko izpruka. Viņš varēja pienākt pieklājīgā, bet viņš nāca ārā, es saku, es vēl nezinu, kā tai vidīgā iztīvi, viņš kā zvērs izskrēja, tur šoreiz baigi nikni. Nē, tāpēc, tā, jā, saproti, ja tu man kaut kur saki, es tur varbūt kaut ko ne to, bet lielos vilcienos es uzskatu, ka es daru Dieva vadīts tikai mesidžus, un tos, Dievs noteikti, ka man liek pašam filtrēt vai muti vai ko. Nav tā, ka es, saprotu, pilnīgi kā Dieva rupors attājas, un viņš caur manīm, tieši vārds vārdā. Man Dievs iedod, kā mums visiem, kad tu svētrunu vai ko, tev taču iedod kopējo bildi, kad tu gribi runāt par svētu dzīvi. Tajā svētdienās iešstāstīt, jo džeki tur meitenes tur čikājās un ņemās un neprecās un dara sūdus, un tu nedēļu nesā kā mācītājs un domā, es gribu un tā, viss. Nav jau, ka Dievs, man aizmirst, es caur tavu muti runāšu pārdabiski. Tu taču nedēļu tur gatavos prediķus lasi, domā, lūdz Dievs, ko pateikt, un tu vienāk svētdiena, un tu iznāc pie kanceles, tev tēma ir zināma, un tu viņu runā. Bet Dievs tev jau tu nedēļu to visu, un tāpēc es tieši tāpatās. Es arī šeit nesagatavoju, es braucu, čik, jāiet, es šodien fleksi malā, visu malā, viss beidz, eju, iekšā mašīnā, to vien kafīņu fiks, eju, man nebija ko darīt, Nu, tu esi nenāk šeit, tu neko nedarīt. Tas tev nedod gandarījumu, šitā te bļaušana tev parāda, ka tu kaut ko vari izdarīt, tev ir YouTube, tev ir skatīt. Imantiņ, mēs ejam otru. Imant, mēs ejam, pagaidi, kā lai es jau pasaku. Tu ar spītību vari pierādīt, ka tu kaut ko vari izdarīt. Bet atkal mēs tikko atgriezam. Ka tu garīgajā kalpošanā kaut ko darbojies. Tu pierādi sev, ne? Nē, Imant, es daru to, ko es daru, un to es ielieku YouTube'ā. Es nenostrīdu, jā. Es daru to, ko es daru, klausies, un to es ielieku YouTube'ā. Tu gribi teikt, ka ja tagad es pirms YouTube'ā neieliktu, tad es te nenāktu runāt? Saproti? Es pat cik es visus iekārtas, visus sapircis izdarījis, es vienkārši visu nolēmu, un tas kanāls bija pirms Covidai vai kad jau. Es domāju, ka tas kanāls lielāku apgrēcību dara, kad viņš ir, un kad tu tur visu to lietas, ko iekšā, un no Dieva svētības es tur maz ko saredzu. Es esmu paskatījies, Andri, tavus virsrakstus un... Virsrakstī mums ir dažādi, jā, es nestrīdos, kad es arī ielieku kaut kādu virsrakstīju, es ielieku, Imant, es nestrīdos, es nemelošu tev. Neiztiksi, tu tur rakstīji sābis. Imant, jā. Es to video, tur nekā nebija, nekāds asins nebija, nekāds sāpes. Es, kad to liku, es domāju, bet to taču var uzņemt fiziski, un to var uzņemt arī iekšīgi. Jā, tu taisīji tā, lai būtu skatītāji, lai apskatītos kaut kādu action, lai ažiotāži būtu, ne? Varbūt, ka jā. Tātad kāds motīvs tev bija dievišķis vai cilvēcīgi ambiciozs? Imant. Es domāju, pameklē motīvus atpakšā. Labi, pieņemsim, tagad tu atšifrēji kaut kādu šinādu lietu. Pieņemsim. Tagad es visu kriecinieks pagalām zaudējis pestīšanu. Nē. Tev ambīcijas iet pa priekšu. Imant, katrā gadījumā es nekur negribu liekuļot.
tādā ziņā, ja tu pateici, virsraksts bija tāds, un es tev tur atzīstu, ja, kad es tur kaut kādu, kā tautā saka, kaut kāds clickbaits vai kā tur kaut ko pikšķerēšana, kas tur, ja, kaut kas tāds, jā, arī, Un kam tev to vajag? Nu kā, es vismaz gribu priekš Latvijas auditorijas, lai cilvēki Latvijā, kas manu kanālu skatās, nu, no viņa arī kaut ko iegūst. Viņiem nav ko darīt, skatīties, un šitādi action beigās neko neierauga no tā, ko tu uzrakstīji. Pagaidi, bet tur taču bija saruna, piemēram, un cilvēki, man es skatos, es arī ilgumu redzu, YouTube parāda, cik ilgi skatītas video, ja? Un es redzu, ka ir tādi video, kuri ir ļoti ilgi skatīti līdz ar to, ko cilvēki no tā. Nu, Imant, mēs dzīvojam, ja tā paņem lielos vilcienos nepilnīgā pasaulē, tā varētu nomēst rokas, priekš kam kanālu, da priekš kam, nu, ja tā pa lielam, priekš kam to darīt, kāda jēga viss. Kā es teicu, īpaši, ja man nav monetizācija, tas vispār man nosit it kā visu, bet, nu, nē, es filmēju. Tas ir, ka pa YouTube katru noskatīto, tu saņem naudu. To gribētu, jā? Nē, man tāda nav. Un es esmu pret, tāpēc, ka ļoti daudzi, kas ir ielikuši ticīgie monetizāciju, jo es pret viņiem cepos. YouTube'ā ir ļoti gandrīz visi. Ko tu cepies? Tāpēc, ka uz Jēzus, nē, es uzskatu, ka tā ir Jēzus nauda pelnīšana. Uz Dieva botā gan ir manā uztverē, uz Dieva vārda pelnīt naudu. Tu saproti domu? Cits attaisnojās, es varu nomaksāt elektrību mājā patur vai kompi, jaunu bateriju vai vēl ko. Bet es esmu pret tā kā tādu eglīti, es esmu pret, kad es uz Dieva uz YouTube pa to es drīzāk strādāju strojkā vai kur, un tad bitei rēķinu nomaksāju. Man nav monetizācija tieši šādēļ, ka es uzskatu, kad ar kanālu, ar Jēzus Dieva lietām pelnīt naudu. Un pagaidām es tā uzskatu jau 3. gadu. Nē, nekādas monetizācijas, nē. Kaut gan es runāju ļoti daudz visādus politiskos krieviem, tur zin kādus tūkstošus varētu pelnīt, jo tie skatījumi ir mega. Man vienu dienu viens video ir aizgājis 216,000 pirms mēneša. 216. Nē, krieviem atkal par mūsu valdību, atkal par to, par šitiem, par kādiem tur nepareizajiem visiem Rinkēvičiem. Nu, man uz Rinkēvičiem, man visi iet kanāls Gejs Rinkēvičs, prezidents Gejs Rinkēvičs. Kā ir geji, tā ir šitādi skatījumi. Kā Dievs uz to skatās? Dievs skatās ļoti labi, tāpēc, ka gejam jāatgriežās. Un man ir arī video priekš Rinkēviča personīgi. Man arī ir tāds video, kurā es apsēdies esmu savā šitajā te, nu, uzvalciņā pirms arī 2 gadiem, ja tur normāli. Un vienreiz sapratu, ka es tur pa paviņu, un es vienreiz nolēmu jāuztais saruna. Un es uzrakstīju Rinkēviča kungs, ja jūs kādreiz dzīvē dzirdiet, tur vai to vai šo, uz jūs, visu tā, tur runāju un izstāstīju. Viņam visas lietas. Un vienu zolīdi ielikā, cik reiz tu viņu tā nozākā? Nē, fakts, es faktu saku, man tas nenozākā. Ja cilvēks tā ir un dara, tad tas ir fakts. Vajag to faktu celt augstu un visai pasaulē rādīt? Vai Jēzus ar to nodarbojās pret tiem? Ivan, labi. Nē, mēs jau atkal aizējam tā, bet labi. Nu, ko daram? Šķiramies? Kādā veidā šķiramies? Tu tā kā uz to pusi un es uz to. Nē, pa mājām. Man bija prieks ar tevi parunāties, jā? Man bija prieks parunāties. Es visu. Nē, šoreiz tu, kā lai pasaka, nē, labi, es... Man žēl tev, Sandri. Bet man bija prieks. O, klausies, kā... Varam Dievu kopā pielūgt? Varam, kāpēc nē? Varam, ja tu gribi, jā. Varam. Nē, atkal, ideja tāda, ja teikt, Anģu, ejam tur šnabi. Es teiktu, Ivantiņ, stop, Bībele pret. Bet teiks, Anģu, pielūdzam Dievu. Es zinu, ka Bībele saka, jā, es dzirdēju, ko teicu, Ivant, jā, varam. Varam uzreiz, tāpēc, ka... Lūdzam Dievu. Bet tad tu biji iniciators, tu lūksi, jo tev kaut kas noteikti gribās kaut ko pateikt. Droši lūdzu, jā. Debes Tēvs, mēs šeit stāvam kopā ar Andri. Kādreiz mēs bijām kopā labi draugi un noteikti arī labi draugi esam, bet garīgi es gribētu Dievs, lai šī neizpratne, kas ir mūsu starpā, Dievs, lai tu nāc palīgā, Dievs. Debes Tēvs, es lūdzos gan par sevi, gan par tiem, kurus Andri šeit nosauc par dažādos vārdos, gan agris, gan modis, gan pleški, gan kas tur bija variants laikam, jeb kas vēl, Dievs. Debes Tēvs, mēs katrs atbildēsim tavā priekšā un dod Dievs, kad mēs brāļus celtu, nevis nozākātu. Debes Tēvs dod, ka Andris varētu rīkoties pēc tavu prātu, un ja tu viņam liec, Dievs, to darīt, ko es nesaprotu, varbūt pārprot, Dievs, tad Debes Tēvs, lai viņš turpina to darīt. Bet Debes Tēvs, ja tas ir nesvētība un tas ir Andra ambīcijas un Andra vēlēšanās pēc popularitātes, pēc atzinības, pēc kaut kā cita, Dievs, tad lūdzos palīdz saprast, Dievs, un pārtraukt to, ko viņš dara. Jā, amen. Tā ir tev jālūdzies. Es lūdzu.
Tu lūdzu, labi, es jau nestrīdos. Nē, tu lūdzu, tāpēc, ka tev bija kaut kas tāds, ko teikt. Bet, labi, nē, man arī ko teikt. Mēs kā ticīgie, tev 24/7 jābūt gatavam runāt ar Dievu. Es atkal gribu teikt tā, debes Tēvs, paldies Tev par visām lietām. Debes Tēvs, paldies par žēlastību, ka mēs šodien esam vispār dzīvi. Un pateicoties Kristus upurim, mēs, debes Tēvs, esam dzīvi. Un mēs esam pelnījuši, kā Tavs vārds saka, elli nāvi, jā, jo grēks to ir darījis. Un mēs tikai esam dzīvi Kristus upura dēļ pie krusta. Un debes Tēvs, paldies par to, ka Tu mums šodien esi tā interesanti izdarījis. Es uzskatu, jā, ka mēs esam satikušies šeit. Man bija cits plāns, bet ir noticis šādi, tāpēc debes Tēvs, redzot Tavā vārdā, kā ir teikts, ka bez Tavas ziņas nekas nenotiek, tad arī mūsu šī saruna arī mantu bija, acīm redzot, kaut kādā mērā akceptēta no Tevis, un tam tā bija jābūt. Tāpēc debes Tēvs, lai mēs būtu, es lūdzu par to, lai mēs būtu jūtīgi pret Tavu garu, lai mēs būtu jūtīgi pret Tavu vārdu, un lai mēs izprastu lietas, un debes Tēvs, jā, es arī lūdzu par imānu, debes Tēvs, jo Tavs gars ir vienīgais un vārds, gars un vārds, abi kopā. Jo, kā mēs redzam, ļoti bieži mēs staigājam riņķī un sakām, man gars lika. Un, ka mēs pastamies Bībelē, tāds gars nav teicis tādu vārdu, ja? Tāpēc, debes Tēvs, lai Tavs gars un Tavs vārds runā gan uz imantu, gan uz manīm, un ka mēs ieraugam Tava gara vadīti vārdā kādas lietas, un ka mēs būtu paklausīgi un to ietu un darītu, jo Tavs vārds arī saka, ka esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, tāpēc, debes Tēvs, palīdz arī man tam izprast Tavu vārdu, Tavu gribu, palīdzi man to izdarīt, saprast. Un jā, debes Tēvs, ja arī mēs kā nepilnīgi cilvēki, mēs to zinām, kaut mēs arī esam Jēzu Kristu, mēs tāpat esam nepilnīgi un palīdzi mums kaut ko noņemt, kam nav jābūt, noņem mūsu abu dzīvēs un kam ir jānotiek, lai paliek vai kaut ko pieliec jaunu klāt, bet debes Tēvs, lai mēs patiešām darītu, pirmkārt dzirdētu Tevi, Dievs, jā, dzirdētu Tevi un būtu, kas ātri atsaucās, kas tiešām atsaucās un iet un dara, bet, jā, un pareizi debes Tēvs par celšanu, pilnīgi pareizi debes Tēvs, arī mani labo, ja es kaut kur savās runās neesmu kādu cēlis, tad palīdzi arī lūdzu man turpmāk celt. Jā, es arī mācos, es arī gribu, jo Bībele arī ko saka, kad Tēvs savus bērnus vadīs, mācīs, un vārds to ir apsolījis, ka visu mūžu, ja tu mūs vadīsi uz pilnību, tāpēc māci arī mani runāt, celt, iedrošināt, bet debes Tēvs galvenais arī es lūdzu par to, kad neļauj, kad cilvēki apslāpē kādas lietas, un ka es paklausu cilvēkiem, un kaut ko pārstāju, lai pār visu ir Tavs prāts un Tava griba, jo arī šajā lūkšanā, kā mums bija teikts, ja, kad lai Tavs prāts un Tava griba notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Jā, lai visur notiek imanta un manā dzīvē, debes Tēvs Tavam prātam būt Jēzus vārdā. Amen. Labi, es pat